Pēdējā laikā Latvijas radio žurnālists Haralds Parkovskis veido raidījumu sēriju par tēmu politiķa kanons, kur viņš apspriež ar dažādiem sabiedrības pārstāvjiem, kādam jābūt politiķim, kas, protams, ir aktuāla tēma vēlēšanu gadā. Tomēr es šodien gribētu parunāt par citu sociālo politisko lomu, kas ir, manuprāt, nemazāk svarīga kā politiķa loma un par kuru runa krietni retāk. Es gribētu pastāstīt par cilvēkiem, ko sauc par publiskajiem intelektuāļiem. Sabiedrībā ir nepieciešamība pēc cilvēkiem, kas komentē procesus nedaudz plašāk, nevis tikai paskaidrojot iedzīvotājiem, kas notiek tagad ar politiskām partijām vai ar budžetu. Un šo lomu attīstītais sabiedrībās, protams, pilda publiskie intelektuāļi. Es varētu nosaukt dažus vārdus. Lielbritānija, piemēram, tas ir Antonijs Gīdens vai Timotijs Gartons Ešs. Amerikā ir vairākas tādas figūras, Vācijā, protams, Habermas, bet arī citi. Šie visi ir cilvēki, kas nāk no akadēmiskām aprindām, bet kas prot uzrunāt sabiedrību un pastāstīt tai par procesiem, kas notiek pašā sabiedrībā vai arī pasaulē. No vienas puses balstoties uz akadēmisko pētniecību un uz sociālo humanitāro zinātņu pēdējām atziņām, un no otras puses tādā veidā, ka sabiedrībai tas liekas saistoši un ka tas izraisa diskusiju, kas pēc būtības ir arī šis sarunas mērķis. Latvijā publisko intelektuāļu nav daudz, tādi ir daži, es tagad viņus nesaukšu vārdā, viņi arī pārsvarā nāk no akadēmiskām aprindām. Es nesaukšu vārdā arī cilvēkus, kas, manuprāt, pretendē daļēji uz šo lomu, un kas arī nāk no akadēmiskām aprindām, bet kas pēc būtības mēģina šo lomu pārveidot ļoti specifiski, uzstājoties tādā šamāņa loma, respektīvi uzrunājot sabiedrību caur mantrām par gaišiem un tumšiem spēkiem, par patriotismu, par to, cik graujoša ir globalizācijas ietekme un tā tālāk un tā joprojām, bet pretim nepiedāvājot analīzi, nepiedāvājot sabiedrībai veidu, kā saprast, kur tad mēs atradamies un kā mēs varētu sev palīdzēt, bet drīzāk atkārtojot sarunas par vērtībām un par to, kā mums vajadzētu sargāties no visa ļauna, kas nāk līdz ar globalizāciju, tad pašā laikā nepiedāvājot izēju un nepiedāvājot konstruktīvus risinājumus, pēc būtības atstājot sabiedrību tādā neizprātnē, ko tad mums darīt, ja mēs dzīvojam globalizācijas laikmetā, vai tad mums jāizdara pašnāvība, vai jānoslēdzās pilnīgi, vai ir arī kaut kādi citi risinājumi. Publiskie intelektuāļi savukārt runā ar sabiedrību kā ar pieaugušiem, nobriedošiem cilvēkiem, kas paši prot izdarīt racionālas izvēles, un publiskā intelektuāļa loma nav iedvesmot kā harizmatiskais līderis, bet gan vienkārši mēģināt palīdzēt, analizēt to, kas ar mums un mums apkārt notiek gan kultūrā, gan politikā, gan sociālajos procesos. Latvijā 20 gados kopš neatkarības atgūšanas tā arī nav izveidojusies pilsoniskajā sabiedrība šī niša publiskajiem intelektuāļiem. To lomu mēģina aizpildīt gan PR un reklāmas industrijas cilvēki, tīpaši tie, kas cieši sadarbojas ar politiskām partijām, gan daži advokāti, kas raksta grāmatas, bet tomēr tas nav tas pats kā analīze, kas nāk no ne tik tieši ar politisko biznesu saistītiem komentatoriem, kas tādā pašā laikā nebūtu vienkārši politikas analīze, bet gan plašāka procesu analīze. Ko tad mēs varam darīt, lai Latvijā šī publisko intelektuāļu loma attīstītos un būtu vairāk vai mazāk tādā līmenī, kā citas attīstītais rietumu valstīs? Es domāju, ka pirmkārt tam var palīdzēt mediji. Pašlaik gan izskatās, ka mazie nišas mediji, tādi kā jaunu filozofu un kultūras kritiķu portāls Satori LV tiek galā daudz labāk ar nedaudzu vietēju publisko intelektuāļu izcelšanu un viņu pozīcijas izgaismošanu nekā, piemēram, lielie dienas mediji. Bet no otras puses mediji var arī saskatīt varbūt potenciālu, ko sniedz šādu cilvēku atbalsts un šādu cilvēku virzīšanu sabiedrības uzmanībai un varētu arī turpmāk atbalstīt viņus vairāk. Bet visvairāk, protams, šos cilvēkus var atbalstīt pilsoniskā sabiedrība, jo no tās arī šie cilvēki nāk, un viņu loma nav mazāk svarīga kā lielu asociāciju, sabiedrisko organizāciju vai arotbiedrību loma. Es pat teiktu, ka mūsdienu demokratiskajā sabiedrībā bez viņiem ir grūti iztikt.